Sveiki! Ja plānojat eksportēt uz Ukrainu vai importēt no tās, ir acīm redzams, ka jums būs jāsaprot, kāda ir situācija attiecībā uz preču nosūtīšanu. Šajā prezentācijā es apskatīšu pašreizējo situāciju attiecībā uz kravu pārvadājumiem pa upēm, jūru, dzelzceļu, autoceļiem un gaisu. Bet vispirms es sākšu ar to, ka paskaidrošu, kā karš ir ietekmējis Ukrainas loģistikas nozari. Kara sākums 2022. Gada februārī radīja nopietnus traucējumus Ukrainas transporta sistēmā. Ukrainas jūras ostas bija un joprojām ir pastāvīgu uzbrukumu mērķis. Lidostas tika slēgtas jau no kara pirmās dienas. Turklāt, saskaņā ar Eiropas biznesa asociācijas datiem, 2024. Gadā 53% uzņēmumu ziņoja par tiešiem zaudējumiem kara darbības rezultātā. Tomēr labā ziņa ir tā, ka vairāk nekā 40% jau ir atjaunojuši savus bojātos aktīvus. Neskatoties uz to, ir taisnība teikt, ka loģistikas nozara cieš, jo tā ir viens no kara galvenajiem mērķiem. Tas ir izraisījis sūtījumu kavēšanos un izmaksu pieaugumu. Piemēram, daudzi eksporta sūtījumi bija jāpārorientē uz jūras ostām, īpaši uz Konstancu Rumānijā un Burgasu Bulgārijā, kā arī uz Polijas, Horvātijas, Vācijas un Nīderlandes ostām. Lai gan alternatīvi pārvadājumu maršruti tika ātri atrasti, Ukrainas eksportētāji joprojām saskars ar vairākiem izaicinājumiem, īpaši ar ostu kapacitātes trūkumu Ukrainas eksporta pārkraušanai un noliktavu telpu trūkumu kravu uzkrāšanai. Rezultātā Ukrainas eksportētājiem vidējais attālums līdz nosūtīšanas ostām pieauga 5 reizes, bet pārvadājuma izmaksas līdz galamērķa ostai palielinājās vidēji 3 līdz 4 reizes, tomēr šīs problēmas tiek pārvarētas. Vispirms aplūkosim visvienkāršāko kanālu – gaisa kravu pārvadājumus. Gaisa kravu pārvadājumi ir visvienkāršākais kanāls, ar ko tikt galā, jo tas vairs nav iespējams. Ukrainas gaisa telpa ir slēgta civilajai aviācijai, padarot tiešos gaisa kravu pārvadājumus neiespējamus. Gaisa kravu pārvadājumi uz Ukrainu šobrīd galvenokārt tiek nodrošināti, izmantojot multimodālo piegādi ar lidostām kaimiņvalstīs, piemēram Polijā, Rumānijā un Ungārijā. Varšavas, Krakovas, Budapeštas un Kišiņevas lidostas tagad kalpo kā galvenie gaisa kravu pārvadājumu centri uz un no Ukrainas. Steidzamās preces parasti tiek nosūtītas uz šīm tuvējām lidostām un pēc tam ar autotransportu nogādātas galamērķī Ukrainā vai otrādi. Labi, lidostas ir slēgtas, bet visi pārējie maršruti ir atvērti, tāpēc aplūkosim ūdensceļu transporta iespējas. Šeit var redzēt galvenās jūras un upju ostas un to, kā tās savienojas ar pārējo Ukrainu gan ar autoceļu, gan dzelzceļa savienojumiem. Tātad Donavas upes ostas nodrošina maršrutus uz Centrālu Eiropu, un Melnās jūras rietumu ostas joprojām darbojas, lai nodrošinātu piekļuvi pārējai pasaulē. Nākamajos slaidos mēs tos aplūkosim nedaudz sīkāk. Upes maršruti. Lai gan Donavas ostas darbojas ar mazāk nekā pusi no savas jaudas, tās joprojām ir strateģiski svarīgas specializētām kravām uz un pārkraušanai caur Rumānijas Melnās jūras ostu Konstancā uz citām valstīm. Jaunākie dati par 2024. Gadu liecina, ka caur Donavas ostām pārvadāto kravu apjoms bija 17,3 miljoni tonu. Taču, kā jau minēju, tas joprojām ir mazāk nekā puse no pirmskara apjomiem, tomēr tas ir nozīmīgi. Tomēr, kā redzēsim nākamajā slaidā, jūras koridors ir daudz nozīmīgāks. 2024. gadā tas sasniedza gandrīz 80 miljonus tonu kravu, kas ir vairāk nekā 4 reizes lielāks apjoms nekā upes satiksmē. 2023. gada augustā Ukraina paziņoja par pagaidu maršrutu civilajiem kuģiem, kas pārvietojas no Ukrainas Melnās jūras ostām Odesā, Čornomorskā un Pivdenijā. Šīs kuģošanas maršruts tika atvērts dažas nedēļas pēc tam, kad Krievija vienpusēji izbeidza Melnās jūras graudu vienošanos. Koridors ved gar Melnās jūras rietumu piekrasti, kas ir seklāka nekā centrālā daļa, padarot to mazāk piemērotu Krievijas zemūdenē. Lai gan pagaidu eksporta koridors nav pilnībā drošs, tas nodrošina Ukrainas eksportētājiem ceļu viņu tradicionālo lauksaimniecības un citu beramkravu produktu eksportam uz pasaules tirgiem. Kā jau minēju iepriekšējā slaidā, lai gan apjomi ir mazāki nekā 2021. Gadā 2024. Gadā pa jūras ceļiem tika eksportēti gandrīz 80 miljoni tonu. Nākamajā slaidā aplūkosim dzelzceļa maršrutus. Dzelzceļa maršruti. Ukrainas dzelzceļa uzņēmums tieši sadarbojas ar Moldovas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Ungārijas dzelzceļiem. Tīklu savienojas caur 40 starptautiskām dzelzceļa robežšķērsošanas vietām. Šajā slaidā jūs varat redzēt galvenos dzelzceļa robežšķērsošanas punktus uz un Moldovu. Attēlā slaida labajā pusē redzams pa dzelzceļa pārvadātais apjoms 2024. Gada pirmajos 5 mēnešos.
Tas ir vairāk nekā 21 miljonus tonu, kas gadā veidot vairāk nekā 50 miljonus tonu. Sagaidāms, ka šis apjoms palielināsies, uzlabojot infrastruktūru, kas savieno Ukrainas dzelzceļa sistēmu ar valstu dzelzceļiem. Lielākajai daļai Ukrainas dzelzceļu ir atšķirīgs sliežu platums nekā es. Tas padara savienojumus nedaudz sarežģītākus no strukturālā viedokļa. Lai iegūtu vairāk informācijas par Ukrainas dzelzceļiem, skatiet saiti aprakstā zemāk. Papildus dzelzceļiem otrs sauszemes transporta veids, protams, ir autotransports. Īsi aplūkosim to nākamajā slaidā. Autotransporta iespēja ir nozīmīgs un elastīgs kravu pārvadājumu kanāls uz un no Ukrainas. Patiesībā Ukrainas uzņēmumi palielināja autotransporta izmantošanu, reaģējot uz loģistikas ierobežojumiem ar citiem transporta veidiem. Jūras ostu blokāde, ierobežotā dzelzceļa šķērsošanas kapacitāte un gaisa kravu pārvadājumu iespēju pārtraukšana. Šo reakciju var redzēt Ukrainas kravas automašīnu robežšķērsojumu skaita pieaugumā ar Poliju par 34% 2022. Gadā un par 20% 2023. Gadā. Tomēr nav nevienas nesāpīgas risinājuma. Iebraukšanai ir ilgi gaidīšanas laiki, kas bieži vien mērojami dienās. Tas neizbēgami izraisa izmaksu pieaugumu un piegādes ķēžu traucējumus. Es ir pilnībā informēta par šīm problēmām un strādā pie to mazināšanas, izmantojot Ukrainas solidaritātes koridorus. Šie koridori ir izveidoti, lai vienkāršotu kravu pārvadājumus starp un Ukrainu. To paskaidrošu nedaudz sīkāk nākamajā slaidā. Kā daļa no solidaritātes atbildes ar Ukrainu, Eiropas komisija izstrādājusi solidaritātes koridoru rīcības plānu. Tas ir paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai eksportēt savas preces un importēt nepieciešamo, izmantojot dzelzceļu, autoceļus un iekšzemes ūdensceļus. Šis plāns tiek īstenots vienkāršojot dokumentu kontroli, palielinot Eiropas līdzfinansējumu infrastruktūras projektiem, uzlabojot savienojošo infrastruktūru pie robežām un Trans-Eiropas transporta un enerģētikas tīkliem. Mūsdienās Ukrainas solidaritātes koridori ir kļuvuši par Ukrainas ekonomikas dzīvības līniju. Nākamajā slaidā jūs redzēsiet, cik nozīmīgi un plaši ir šie solidaritātes koridori. Šajā slaidā jūs varat redzēt, cik svarīgi un plaši aptverošie šie Ukrainas solidaritātes koridori. Patiesībā, lai gan tas šeit nav parādīts, šie koridori sniedz Dziļiberijā, Itālijā, Īrijā un Skandināvijā. Ukraina patiešām kļūst cieši savienota ar mēs esam gandrīz prezentācijas beigās. Man atliek tikai parādīt jums 3 galveno Ukrainas loģistikas asociāciju nosaukumus un informāciju, kā arī sniegt dažus savus secinājumus. Ukrainas loģistikas nozares asociācijas. 3 galvenās Ukrainas loģistikas nozares asociācijas ir Ukrainas starptautisko kravu ekspeditoru asociācija, Ukrainas starptautisko autopārvadātāju asociācija un Ukrainas ostu asociācija. Ja jums ir nepieciešams ar viņiem sazināties, saites uz viņu mājaslapām ir norādītas aprakstā zemāk. Vai arī, ja vēlaties sazināties ar ICC Ukraina par jebkuriem loģistikas jautājumiem, manu e-pasta adresi atradīsiet aprakstā zemāk. Nākamajā slaidā redzēsiet arī to, ka Ukrainā pašlaik darbojas lieli starptautiski loģistikas uzņēmumi, kam arī vajadzētu sniegt mierinājumu situācijai. Tātad mēs varam redzēt, ka lielākie kuģniecības un loģistikas uzņēmumi joprojām darbojas Ukrainā. Šis ir tikai neliels piemērs. DHL, MSC, Maersk, DSV un Schenker, CMACGM, Hapag-Lloyd, Evergreen Lina un daudzi citi. Ja šie uzņēmumi darbojas uz un no Ukrainas, jūs zināt, ka pastāv praktiski risinājumi jūsu vajadzībā. Labi, esmu gatavs ar saviem noslēguma komentāriem. Lūk, mani noslēguma vārdi. Karš ir radījis dažādas izaicinājumus, lidostu slēgšanu, daļēji Ukrainas jūras ostu blokādi, kravu pārvadājumu trūkumu, pārpildītas noliktavas, piegādes laiku palielināšanos, transporta izmaksu pieaugumu, kā arī energoapgādes traucējumus un citu sarežģījumus. Tomēr kopumā Ukrainas uzņēmumi ir pielāgojušies kara apstākļiem. Viņi novirzīja kravas uz citu valstu ostām un dažādoja savus piegādes maršrutus. Viņi pārstrukturēja degvielas piegādes sistēmas un palielināja autotransporta izmantošanu. Ciešāka sadarbība un integrācija ar un tās loģistikas tīkliem un dokumentu procedūrām joprojām ir prioritāte. Brīva kuģošana caur Ukrainas Melnās jūras ostām joprojām ir Ukrainas ekonomikas stabilitātes pamats. Tas arī viss. Atliek vien pateikties jums par interesi un uzmanību. Tātad patiešām paldies, ka noskatījāties video par Ukrainas loģistiku. Ceru, ka šī informācija jums bija noderīga. Ja tā bija, mums ļoti palīdzētu, ja jūs nospiestu patīk pogu un abonētu mūsu kanālu, lai sekotu jaunumiem. Lūdzu, dalieties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem kolēģiem un biznesa kontaktiem. Mēs to patiešām novērtētu. Pats galvenais, atcerieties ICT Ukraina un mūsu partneri ir šeit, lai palīdzētu.
Ja jums nepieciešama jebkāda palīdzība, mūsu kontaktinformācija ir norādīta šajā slaidā un tālāk sniegtajā aprakstā. Mani sauc Oleksijs Kožanovs. Kopā mēs varam veidot labāku nākotni. Gaidu jūsu ziņu. Vēlreiz paldies par šī video noskatīšanos.